Nu, labadieniņ, dāmas un kungi, no Marokas braucam tagad uz Rabatu, uz galvaspilsētu. Jā, bijām mēs tādā nelielā ciematiņā, netālu no Benīme Lala pilsētas. Kaut kāds ezers blakām, kurā peldēties nedrīkst, bet mums pie dirsas mēs iegāja nopeldēties. Ūdens tiešām tīrs, bija tāds kristāli dzīdrs, kristāli zaļš. Tagad braucam uz, kā jūs teikt, uz Rabatu. 5 stundas plus mīnus ar kaut kādām pauzēm 6, kaut kur pažirīt, kaut ko iedzert, kaut kā daliņu pa ceļam. Un tad es gribēju izteikt tādu nelielu viedokli arī pa vietējiem pamatiedzīvotājiem. Nu, teiksim tā, 70% baigas sukas, nu tad ir 30%, kur ir tie bagātie, tie laipnie, tie kultūrāli audzinātie un pa lielam tas pats, kas pie mums Latvijā. Nav tā vidējā slāņa īsti. Ir vai nu tie turīgie, vai nu tie, tie neturīgie. Jā, es negribu baigi tur kaut kā, kādu apvainot vai kā. Jā, un pa vietējiem pamatiedzīvotājiem, braucam tagad, kā jau jūs redzat, diezgan kalnains, ir diezgan šaurs, jā, visur akmeņu nograbumi ir. Un tad, kaut kā 2 sīkie stūmi riteni, jā, tagad kreisajā joslā. Viņš tagad ņem to riteni un zina, ka palaiž, un tas ritenis, lido manā joslā iekšā. Ka pa bremžiem uzdev pīpināt sāk, tūlīt zina, kāps ārā dos pa pieti, jā, bet kaut kādu, galīgi sīki, jā, tur kaut kādu, es 12 gadi, jā, arī staigā, pa šitādām vietām, un laikam ieraudzīja, kaut kādu baltie varētu pakacināt, jā, viņi ir tādi, jā, piemēram, ja tu ej pa ielu arī, piemēram, Marakešā, centrā, visi tev mēģina kaut ko iesmērēt, jā, nav tāds tirgonis, jā, kurš nemēģinās tev kaut kādā veidā, jā, iepīt tai afērā iekšā, kā piemēram, viņš tev ielēj sulu, viņš tev bļauj jau no tālu, un zina, ka sula jau ieliet, jā, un pēc maz vai, jāmaksā jau ir viss, ķipa, pa vēlu, neizspruks, jā. Tur jāmāk atteikt, jā. Maroka, es uzskatu, nav priekš visiem, reku arī vienu man mēģina nostopēt, jā, neņemšies tev, jā, nav laika, man te izdabās katram, jā. Jā, tad ir, piemēram, arī gadījums tur šitās te musulmaņu sievietes, jā, notinušās, savos tais hidžābos, tais paranģās, un viņas, jā, piedāvā pakalpojumu hennu, jā, uzzīmēt hennu, un mēs sakam, ka mēs negribam, jā. Padomājies, viņi pieskarien klāt, viņi paņem sievas roku jau, viņi saka, vai, cik skaisti roki, jā, te varētu tāds, sazīmēt, tāds tetuvējumus, un sāk zīmēt, zin kā, mēs, roku šurpām, davai pisies, pendeli iedo, kāja pa dirsli, jā, tiešām ir tā, ka, reizēm, nevis reizēm, bet diezgan bieži, jā, tie tirgotāji, viņi nezina robežas, un tad ir jāmāk, tā pieklājīgi atteikt, jo, var jau tur pasūtīt dirst arī, bet, viņi tādi karstasenīgi arī, es teiktu, ir marokāņi, un tāpēc, jā, tas ir tas, ko es domāju, ka Maroka nav priekš visiem, un tāpēc mēs projām no tām lielajām pilsētām, kaut kā mēs braucam uz Rabatu, kur arī nav baigi mazā, bet viņa laikam ir mierīgāka pa Marakešu un arī mazāk izmērziņā, jā. Kaut kā tā, jā, braucam katrā ziņā, pa vietējiem pamatiedzīvotājiem es pateicu, vietējā valūta, jā, kas ar cenām attiecās, jā, es teiktu, cenas es biju gaidījis budžetam draudzīgākas patiesībā, jo, paļāviens, arī tāda nevienlīdzība, jā, viens man kafiju grib pa 2,50 pārdot, tur pretī tālāk tur, tāds nelielāks uzņēmums, viņš man pārdod pa 70 centiem kafiju. Ieej tādos lielveikalos, teiksim, lielveikals viņiem ir kaut kādas, mego vai citro izmēra lielumā, tas viņiem skaitās supermarkets, tādā Marakešā, piemēram. Casablankā varbūt tur varētu būt nopietnāk veikali, jā, tur līdz tam mēs vēl tiksim, bet, jā, kas attiec uz cenām, nav lēti, jā, varbūt mēs bijām Malaizijā un, tur bija dafigā lētāk, tiešām bija tā, ka palika nauda pat pāri un dabūja mainīt uz eiro apakaļ, šeit ir tā, kad būs jāņem naudu un jāmaina vēl, jo, būs pa īsi, es jūtu, kad, degviela, kas ir degviela, jā, 4,40 litrā apmēram, benzīns ir
Šitas pērdelis diezgan ekonomisks ir, kaut kādi plus mīnus 4,5 uz 100 viņš man ēd. Ņemot vērā, ka benzīns un automāts jau diezgan lēts, arī parādīt nākamos stopētājus, parādi, pafilmē. Nākamie stopētāji, jā. Jā, nu tā viņi te uz ielām te stāv un ir naglī, ir netik naglī, jā. Katrā ziņā. Nu jābūt bišķi uzmanīgam, jābūt ir, jā, katrā ziņā. Nu labi, es domāju, ka ko es te vairāk stāstīšu, būs kaut kas vēl, jā, tad es iemetīšu kaut kā tā, jā. Nu tad, tiekamies citos vidīkos tad. Čau.